Nav labi cilvēkam būt vienam. Tādēļ es tam došu palīgu, kas būs pie viņa. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies sievai, un tie abi kļūs par vienu miesu. Tātad viņi vairs nav divi, bet viens. Ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Vīrs, lai izpildu savu pienākumu pret sievu, un sieva pret vīru. Un pamatojoties uz šiem vārdiem, es tev, Arti, jautāju Dieva un liecinieku klātbūtnē, vai tu labprātīgi un no brīvas gribas gribi ņemt savu līgavu Montu par savu sievu. Un ja tas tā ir, tad Dieva, liecinieku un līgavas priekšā saki jā. Jā! Un mēs jau citādi bildi arī negaidījām. Un tāpat arī Monta jautāja tev, Dieva, liecinieku un līgavaini priekšā, vai tu labprātīgi un no brīvas gribas gribi ņemt savu līgavaini Arti par savu vīru. Ja tas tā ir, tad nekavējies un saki jā. Gredzeni ir uzticīgas laulības simboli. Gredzeni ir izgatavoti no visdārgākā metāla, un tas liecina par to, ka jums ir tā žēlastība dzīvē iemantot visdārgāko. Jūs jau dzīvē esat kaut ko sasnieguši un vēl daudz ko sasniegsiet, bet jūs varat arī kaut ko zaudēt un dažkārt pat daudz. Bet ja jums paliks mīlestība vienam uz otru, tad tas visvērtākais un dārgākais vienmēr būs kopā ar jums, vienmēr līdzās, un gredzens par to atgādinās. Un gredzeni ir apaļi, kas simbolizē bezgalību, nemirstību, lai mīlestība, kas reiz ir sākusies, lai tā nekad nebeidzas, bet ar katru gadu kļūst stiprāk un stiprāk. Uzvelciet šos gredzenus viens otram, nekad vairs dzīvē nenovelciet, bet lietojiet viens otram par svētību un ieprieci. Lociņas slid. Es Dievu un liecinieku klātbūtnē salauzāju jūs Monta un Arti kristīgā laulībā. Ko Dievs tas kungs ir savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt. Esiet laimīgi un svētīti. Āmen. Un tagad drīkst noskūpstīt. Feeling empty, tired but can't sleep, stuck in a fog. You should come back home. You should come back home. Yeah, lost your mind, soul too heavy, heart so lonely, all hope feels gone. You should come back home. Yeah, you should come back home. Won't you dive in the river and come back home? Come back home.
uz jūsu skaistajiem, talantīgajiem viesiem. Bet kāda ir sajūta sirdī, Arti? Lapa laikam tā jāsaka. Pareizā atbilde, viņš ir gatavojies laulības dzīvei. Kā jūtās sieva? Ļoti labi jūtās Monta no malacīši. Labi un ļoti labi tas viss ir. Tātad Artis uzzīmēs Montu, kur viņam ir ar sirds siltumu, mīļumu un ar zeltainiem, jaudīgiem, skaistiem matiem. Savukārt Monta uzzīmēs savu vīru, kurš izstaro drošību, sastaities ar viņām kopā, lai viens otru neredz, ko zīmē. Tad mēs uzliksim mazu mūziķiņu, jums būs 2 minūtes 4 sekundes, varat jau sākt zīmēt. Tātad šīs 3 īpašības, tur bija drošība, strādīgums, un kas bija Montē 3? Un termiņi, ka var uzticēties, par to, ko Artis saka, to viņš arī izdarīs. Nu ko? 3, 2, 1, skriežās riņķī un parāda viens otram, kas jums tur ir sanācis. Kas jums tur ir sanācis, un pēc tam parādam arī pārējiem. Mums arī ļoti interesē, jūsu mākslas. Te mēs redzam, te ir nekur grāmata, viss strukturēta, drošība, uzticamība, strādīgums, un te ir nekur Picasso, ir mati daudz, vismaz kaut kādi 14, Tāpatās mēs redzam pilnas rokas, tur ir švamīte, un mēs redzam sirds siltums, un kādi miņuki ar papēžiem. Artim patīk, kad Monta staigās vārciņos un papēžos. Maleči uzbaldēsim šiem māksliniekiem, viņiem ļoti labi sanāca. Dāmas un kungi, es 2 rindiņas, un tad jūs aiz manis atkārtojiet. Kā tur bija? Es nenācu šai vietai, klusi sēdēt, muti turēt. Es nenācu šai vietai, klusi sēdēt, muti turēt. Monta, Arti šodien apprecās, mīlēt dodās. Monta, Arti šodien apprecās, mīlēt dodās. Gribam! Dodiet! Mēs šodien atbraucam! Nu tad ejam! Un Montai un Artim! Roks! Rociņas pārgājuši parādam sirdsniņu! Pilnīgi iespējams, neviens uz šīs pasaules jūs tā nepazīst, kā jūs viens otru pazīstiet. Un tas ir tas lielākais dārgums. Mēs novēlēsim, lai jums katru dienu atnes jaunu skaistu pārsteigumu, lai jūs atrodiet arī pēckāsām katru dienu 365,25 dienas gadā. Kaut ko tādu, ko jūs tur nezinājāt, bet kas tur ir tas dārgums. Pulējiet tos dārgakmeņus, sargājiet tos, un kas ir ļoti svarīgi, arī novērtējiet par to, ka ir šāda laime. Pacelsim šīs glāzes par Montu, Arti un viņu mīlestību. Priekā! Nevar iedzert, nav saldējis viens, skatās pēc krāsas, jo redz, ka nav salds. Kāds ir vīns? Roks! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mēs iedegsim to noslēdzošo dekorāciju uz jūsu galda. Pabeigsim to ar 3 skaistām liesmiņām, lai visas sveces deg. Un atgādam tās liesmas, par kurām Arti tu minēji, Montas sirdī. Tad pirmo sveicīti es aicināšu iedegt ar vecākus. Paļāvīgais plecs. Lūk, aplaus vecākiem, aplaus ārkiem. Mēs to pirmā skaisto iedegtos jūsu galva. Dekorācija pamazām tiek jau pabeigta, un vēl tikai viena liesma būs kopā jāiededz. Un lūk arī Artis ar Montu iedegs sveicīt par savām olimpiskajām spēlēm, par savu kāzu dienu, par savu ģimeni. Uzplaudēsim jaunajiem šādiem. Un tagad, mani mīļie draugi, atkārtojam vārdus, ko teikšu es. Es kāzu viesis. Es kāzu viesis.
Bez spaidiem maldu un viltus. Apsolu šovakar. Dziedāt kā Doms. Dejot kā Džemstons. Klausīt visam. Ko saka Reinis. Un svinēt tā. Lai rītiši mums. Nu, malas aplaus pašiem sev, aplaus konferenčonākiem. No absolūti acīs un skatījās, nopakļus sirds, dziedāšot, dejošot un nosvinējušot tā, lai ko atcerēties ne tikai rītā, bet visus nākamos 150 gadus. Mīļie draugi, veseli ēduši, labu apetītes jums novēlēšu. Lūk, jau nāk pa durvīm iekšā siltās vakariņas, izbaudam tās. Vairākus gadus, pat gadu desmitus vecāki jūs audzināja, aprūpēja, apčurināja, paperoja, saģēra, visu skoloja, iemācīja to, ko neviena skola neiemācīs. Jūs redzat, kā tie darba augļi turpina attīstīties un jauni dzīvnieki nodibina. Tāpēc paldies vecākiem, ka jums priekā. Uzpaldies un kārtīgi. Jā, ceļās kājās, kas ir dzīmuši vai auguši Liepājas novadā. Jā, nu, acīm redzot, te daži bija vienkārši atvaļinājumā uz Turciju un tur piedzīvo, jā, pārējie visi. Kāķu cilvēki, nu, tie, kuriem patīk minkāni, jā, runči un kaķenītes. Tie ceļās kājās, kas ir kāķi. Nu, tās galā, jā. Viss tie tam vēl gandrīz. Labāk ģērbjas! Viens bija arī pa tevi man. Arī valsts bija jā. X faktoram no viņiem abiem pieteikt vajadzētu. Arti, un tur viens arī teica, šis galdiņš Arti balsoja. Bet teicās arī pa Arti, jā, balsoja. Nu ar kādu talantu tad Artis varētu izstāties X faktorā? Arti. Dziedāt un žonglēt vienlaicīgi, abus kopā. Šitās, man liekas, nav vēl kāda dziesma viņš parasti dzied, kad viņš žonglē. Tūdaliņ, tāgadiņ un vēl žonglē. Tas būtu numurs. Nu tad aizsūtīsim pieteikumu, jā. Arti ir tas slavs mirklis klāt, būs rekordu prezidenta un X faktoru uzvarētājs. Labāku masāžu uztaisītu. Pārliecinoši, jā, pat arī pati Monta saka, ka tā ir taisnība. Un kā tā vedēja māte to zina? Jā, uzminēja, jā. Nozarē tā izskatās, jā, Arts ļoti muskuļots uztrenējies, bet no ar tiem tur tie pirks laikam kaut kā elpoņu masa visādi vai ne. Ja šodien kāds kaut ko sačakarēs, tad tas būs. Es domāju, ka mēs esam draugi. Evīna, paldies! Jā, paldies! Kurš no viņiem biežāk un vairāk plāno, ja? Lietas, dzīvi, notikumus, kurš vairāk plāno? Publikā dominē baltā sirsniņa, viņi katrs saka, ka paši plānojot savu dzīvi. Katrs pats plāno savu dzīvi, tā saka Artis un Monta. Galvenais, ka pašiem viss ir skaidrs, kas šodien un rīt ir jādara. Kurš vairāk skatās seriālus, augšā ir absolūti dominē baltā sirsniņa. Pauls ar Arti varbūt ir kaut ko skaties, Montu ne. Paši sakat, ka otrs skatās, jā. Jā. Kā paši saka, nu viņiem nav laika. Publika domā, ka Monta skatās, jā. Nu, te reku tās 50-50 beigās, tad mums sanāk pats jaunais pāris, jā. Kurš ir vairāk dabas cilvēks, kuram patīk, jā, pa sūnām, pa dzērvenes pameklēt, jā, kur brien kaut kur, kurš ir dabas. Nu, mēs dzirdējam, Montai siltumnīca nepatīk, jā. Tā dominē melnās sirsniņa, un tā ir pareiza atbilde. Pie dabas, jā, krumīniekiem vai kalnos, jā, kāp Artis. Tā ir jautājums, kurš vairāk ieklausās, uzklausa citi cilvēki padomus, citi cilvēki, jā, nāk, mamma, tēti ir padomu iedot, kurš ieklausa Monta, tā ir Monta, uzklausa, jā.
kurš labāk vada automašīnu. Rikards šaubījās, motosekāpi vienādi labi vada. Publika saka, apsmēkot draugu. Es uzdošu papildu jautājumu, kuram ir vairāk soda. Viņš bija ierakstījis ārpus ar izstiepiem burtiem, pēc tam viņš pārreizi pārrakstīja. Jā, ko mēs ar avokādo. Arta mīļākais sporta veids, un tas ir rallijs nerakstīts. No, arī zinu, jā. Kā labāku 5 litru kārtīgi 98 augustāvinā. Laižam tālāk, Solveig joprojām vadībā. Mēnesis kurāpi sadarinājies. Kur augusts ir rakstīts, un pārreiz atbild arī ir augusts. Augšējā stāvībā labajā jāturēs ar augusts. Kas tas ir par produktu, kuru abi jānolādēs sagatavo virtuvē, bet katrs izmanto savu veidu nazi, lai to visu sagatavot. Tas ir 14 vertikāli. Šitas un plakanais. Vienam ir šitas un malaci, jā, iesniedz ar numuru 45 un beigās regulīmē. Jums, Solveig, pirmkārt, vienā rokā mēs tev dosim, jā, masāžas rīku, jā, tas ir relaksējoša masāža, pēdiņas, muguriņu, kakliņu, visu, jā, masāžas rīks. Skaties, Solveig, zelta gredzeni, gredzentiņi mums ir var uz visiem pirkstiem savilkt. Te mums ir biļetes uz kino, mums ir rokastis gultā, ir mums arī dārgakmeņi. Kurš Solveig izvēlētos dāvanu visiem? Rokastis gultā, burvīgi lūgt arī rokastis gultā, jā, jo pēc masāžas pats cietuma vairs. Tā mums otro, kas iesniedz, mums bija Roberts ar Tomu, kur tātad Danielam biļetes uz kino, Robertam ar Tomu, kas iesniedz zelta gredzenus, un varam visi galdiņš dziedāt. Pēc laika Kasparam nekad netrūks liekas štukas, būs sievai daudz skaistu kleidu. Malacis Kaspars nopelnīja ar Galdīnu kopā pirmos 2 punktus. Varam uzdziedāt? Un manā, nu malacis uzklādēsim, jā, Galdīna. Visapkārt jūra, jūra vien. Nē, nav.
atgriezīsies ar pirmās. Aiziet! Malacīts! Ideāli! Un tagad čai! Mēs gribējām pateikt paldies, ka jūs mani uzaicinājuši kādu brīžiem paklausīgi, brīžiem nepaklausīgi, vairāk nepaklausīgi nekā paklausīgi, bet vienmēr ir nonācis uz pareizā ceļa, teiksim tā. Un liels paldies jums par to. Mēs jums gribam uzdāvināt lielu dāvanu par to. Un tad, protams, arī otrā pusīte, man skaistākā pusīte. Un es laiku teiktu kaut ko stiktu līdzīgi. Paldies, ka jums ir tik skaista audzināta meita. Acīm redzot, tas man lika viņām ieskatīties un pieņemt dzīves labākos lēmumus, teiksim tā. Paldies jums par to, ka jūs viņu tā radījāt. Tātad paldies, ģipt, ka tu mūs uzaicināji savu dzimšanas dienu. Tā paldies, ka mums ļoti fantastisks manuprāt. No visas sirds novēlu jums mīlestību, saticību, ne tikai šodien, bet arī ilgi nākotnē. Un es ticu, ka jūs būsiet viens otram blakus. Jums ir brīnišķīgi draugi, burvīgas ģimenes un pieturoties viens pie otra. Un tad, kad ir nepieciešama cita palīdzība, tad jums ir noteikti stiprs plats. Tā kā liels paldies, kad apsveicāt arī mani. Un šodien tiešām par jums un jaunajiem pāriem rūgt. Un līdz tās, kad mums teikt ir vārgienas. Barefoot on the grass, open skies. I can feel it every time I close my eyes. My eyes, yeah. Can you remember when we were young and free, like queens up on a thrones? Never surrender, we're having too much fun. Could feel it in my bones. I was never alone.
šo 4 stihiju rituālu. Uguns, zeme, gaiss. Paņemam savu draugu radinieku, jauno radinieku rokas. Tās labās domas vajadzētu palaist tur kosmosā augšā, lai viņi dzird, lai mēs jūtam, lai tas viss vienmēr paliek jūsu sirdīs. Nu, tad sadodamies rokās un visi kopā skaitam no 10 līdz 1 un tad izsaucam ovācijas, lai lido debesīs tas viss skaistums. Sadodamies rokās. 5, 4, 3, 2, 1! Mīļā Monta, no šī brīža es izvēlos tevi mīlēt un būt kopā ar tevi, priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, veselībā un slimībā. Es tevi cienīšu un sargāšu mūsu mīlestību. Es rūpēšos par tevi un mūsu ģimeni. Es atbalstīšu tevi un lūgšu par tevi. Es apzinos, ka tu man esi Dieva dota dāvana. Šodien Dievu un cilvēku priekšā es apsolu tevi mīlēt un būt tev uzticīgs, kamēr vien abi dzīvosim. Mīļot, no šī brīža es izvēlos tevi mīlēt un būt kopā ar tevi priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, veselībā un slimībā. Es tevi cienīšu un sargāšu mūsu mīlestību. Es rūpēšos par tevi un par mūsu ģimeni. Es atbalstīšu tevi un lūgšu par tevi. Es apzinos, ka tu man esi Dieva dota dāvana. Šodien Dievu un cilvēku priekšā es apsolu tevi mīlēt un būt tev uzticīgi, kamēr vien abi dzīvosim.